tas, ka mēs dzīvo ūdeni varam apvienot ar mūsu kafiju. Tātad kompānijas, kas nodarbojas ar dzīvo ūdeni, mēs pievienojam klāt savu kafiju. Ļoti labs rezultāts. Un laba arī ir kvalitāte, garša. Kā zinām, arī kafija mums dod enerģijas pieplūdumu. Un ne tikai enerģija, palīdz cīnīties gan ar nogurumu, bet tā jau ir pauze, tas ikdienas rīks, kad mēs derām to kafiju. Kā jau zinām, pasaulē jau ir 2 miljārdi 500 tūkstoši kafijas izlieto katru dienu. Tā ir Amerikas, tā ir Eiropas iedzīvotāji. Šajā brīdī šim kafijas klāt nav mūsu Latvija, nav Krievija. Tātad mēs varam rēķināt diennaktī, izvērst aktīvi tas ir ļoti daudz. Es šo jautājumu esmu pētījis sen, vai ne? Un efektivitātes ziņā veselības nolūkos, ja? Tur tonizē, tur attīra un 110 citas funkcijas darbībās, ja? Tās darbīgās vielas. Viņš ir numur 1 pasaulē. Ženšin, ko daudz dzirdējuši pēc nosaukumu, numur 2, ja? Un šīs sēnes ekstrats, bieži nosaukums ir linši, ja no Ķīnas nāk skatoties, no kuras valsts vai nākās, no Ķīnas, no Paries, jo tur ir kabiskā vidi, kur viņi savu. Ekstrakts iegūts pievieno dažādām pārtikas piedevām, nu tādus vārdus esat dzirdējuši, pārtikas piedevas. Viņš arī tīrā veidā ir, ja? Viņš ir ļoti dārgs, viņš ir tīrā veidā, pilnu 100% svara vienībā, viņš ir dārgāks par zeltu. Ja, teiksim, drabs tīrs, viņš ir maksā dārgāk par 1 gramu. Ja? Un vēsturiski to lietoja, situēja cilvēki Ķīnā, ja? Viņi arī bija veselīgi un ilgi dzīvoja, ja? Daudz bērnu, daudz sievas un tā līdzīgi, ja? Bet tagad pārējot jau tā mazliet konkrētāk. Ir liela pieredze, kā izplatīt produktu pasaulē uzskāt, ja? Te minēja tāda kompānija Amway, kas ir pionieris, 50 gadus tirgu, tie ir miljonāri, ko uz bildiem redzēja, viņi 30 gadus strādā. Te ir miljonāri, ja? Tad ir 4 veidi mārketingi vispār. Te ir savienoti 2. Un, jo ideāla mārketinga paša par sevi nav. Ir kaut kādas stiprās puses, ir vājās puses. Un te savienot kopā uz mārketingus. Tas ir lineārais un binārais. Tagad par tiem nosaukumiem neraizēties, ja? Jo tie, kas izlems ne tikai lietot, ja? Bet arī kā biznesu, mēs ar karotīti ieliesim visu mutē, ja? Un viss būs saprotams. Viņi savienoti kopā un līdz ar to tādu sadarbību, kopdarbību, sinerģiju, ja? Ka viens mārketings pastiprina otru, līdz ar to rezultāts ir lielāks, ja? Un lai tie nav pliki vārdi, ja? Tad tie cilvēki, rādīt aboli, 4 cilvēki, tie top cilvēki pasaulē, ja? Uz šito brīdi, kas pelna visvairāk strādāt šitādā industrijā. 4 pirmajā desmitniekā, bet viņi neviens par 4 gadus nestrādā. Viņi rudenī pirmajā būs 4 gadi. Un ir starp cilvēkiem, kas strādā 10 gadu jau kādās citās kompānijās, tad izskaitām, ja? Jo viņas ir vecas vienkārši, ja? Es domāju, kādā veidā pasniegt visus tos bonusus. Tas ir jāiet pa soļiem un tie cipari jāpieraksta, bet, lai nenoslogojot prātu, es centīšos tādu mazu tādu vīziju, tādu konceptu iedot, ja? Ka te tāda pelna 7 veidos, ja? Katra darbība, katra kustība tiek apmaksāta. Un viss tas summējās un kopā kādu skaitli parāda, ja? Un te maksā katru nedēļu. Te ir laiks, ja? Un tā pelnīšana ir tāda to visu šo bonusu summas sākās no augšu un iet uz leju, ja? Ir viņiem speciāli vārdi uz procenti, tas viss ir atkarīgs, ja? Un cilvēks, tas, kas izvēlās biznesu, viņš ar dažādā līmenī var sākt, vai ne? Viņš pēc tam var paaugstināt to līmeni. Mums biznesa pakets, tā viņas sauc, vai ne? Mums dažādi nozīmīguma ir, tur ir vārdi, doti bronzas un zelta pakete. Un
kādu paketi sāk, nu, tik viņš daudz bonusiem ir atvērts. Protams, ir gudrāk sākt ar to lielāko, vai pēc tam piespicēt klāt, ja, teiksim, sāk ar to, varam tad paaugstināt to statusu līdz zelta paketiem, lai saņemtu maksimāli visus pieejamos bonusus, maksimālos procentus. Ir, teiksim, tā ir amerikāņu kompānija, reģistrācija Kanādā, ja? Un amerikāņiem patīk vieglības, ja? Es esmu Amerikā bijis nevienreiz vien, un viņiem patīk kaut kas daudz, kaut kas liels, kaut kas skaists, ja? Un arī biznesā. Viņi neknauzējās par centīmiem, par centiem, ja? Viņi pērk arī uzvalku, viņi nepērk vienu, viņi pērk 6 vai 10. Es pats to esmu redzējis savām acīm, tā kā man vajadzētu nopirkt kreklu, priekš tauriņa vai ne, un par tauriņu, jo man bija viens, kad izrādies tur vēl vairāk pasākumu, un saka, domāju, vai mazgāt, bet kā es mazgāšu, aizgāju nopirkšu, skatos, lielu veikalu, ieraudzīju, kur apģērbus un arī veikalu un nopirku uz kreklus, bet es tur, kā var atrast, es tur staigā arī ķepā, skatos, kā cilvēku pērkās, vai ne, viņš uzbalk uz saštabē vai čik, un aizniek uz mašīnu, ja? Tā bija tā. Kreklus, dučiem, tiks tāpat, teiksim, tās apakšbīks vai dzietas, ja? Vai nav jāmazgā, ja? Vai viņi dara tā, vai mazgā, ne kaut kā jau mazgā, tā jau vāra nemaz, jo tās ir kvalitātības naudas, vai ne? Un tāpat biznesā, ja? Ir vēl bonus, kas te nav minēts, ir autobonus, ja? Teiksim, kā patīk mašīnas, ja? Un tur sākās ar Mercedes, ja? Beidzās ar Lamborghini un Maybachs vai kāds, kaut biezās, teiksim, Ferrari nākošais, tur Lamborghini un vēl kaut kāds biezās ārtiņš, ja? Lūk. Stāstījums ir vispārīgs, ja? Mēs tās detaļas runāsim ar ieinteresētiem cilvēkiem, ja? Bet, lai es kādu nobeigtību panāktu šī sarunā, ja? Un sākāk tiktu pie kafijas novēršošanas, ja? Un iztikt savu viedokli. To var darīt ar valdi, ja? Tāpēc, kā mēs vietojam, ko par to var samaksāt, ko mēs varam spēstāt, ja? Ir kāda, teiksim, tādi ātri jautājumi. Man stāstījums ļoti vispārīgs, nekas te konkrēts, ja? Jo tad, lai es skaidrs un cipars tie jāparaksta, jāiet soli pa solim, ja? Bet es izrakājos internetu, es par dažādām kafijām, jo zinot to faktu, kad miljardu kompānijas nav nevis tik daudz pasaulē, viņas ir mazāk kā 10. Šodien, mazāk, šodien 7-8, ja? Un ir kaut kāda neliela grupa, kas pretendē uz to, lai viņi atprezentētu miljards. Es domāju, miljards, galvā tādā, ja? Tad šī kompānija viena no tām, un viņas dinamika ir strādāt salīdzinot ar visu situāciju, kāda pasaulē notiek. Tas notiek nišā, kur produkta patēriņš pasaulē numur 1, ja? Jūs vairāk patēriņš, lai cik tas mucīgi arī nebūtu, ja? Tikai vairāk ir nafta. Un nafta mēs nevaram, ja? Mašīnas, ja? Ne gājā, ne labība, ne aiza, nekas ne soja, ne eļas, nekas nestāvāt, ja? Un tās kompānijas, kas kafiju ievieš savā receptīvā, teiksim, McDonald's, ja? Starbucks, nekad nav pazīstams, un nevienam kā pazīstama kompānija. Viņas nevaram kompānijas, ja? Ar vienu produktu, ja? Ar kafejnīcām, ja, teiksim, es gāju ar vienu cilvēku, viņš saka, man vislielākais apgrozījums ir no kafijas. Kafija ir labs pieceļojums, kafija lieto daudzi cilvēki, neielāk tur salātiem vai tur koferi. Tā. Kafija. Tas nav tāds pareizs produkts, ja. Cilvēkiem. Un no partneru uzaicinātiem cilvēkiem mums maksā līdz 4. līmenim dziļumā 10%. Šīs visas samaksas, ko es sauc, iet klāt, nav katra atsevišķa. Ja ienākam uz zelta paketi, mums ir piešķirts visas samaksas veids saņem instruments.
Tāpēc ir hibrīda mārketings viņš nosaukt. Nākamais ir līderu bonus. Mūsu vārds ir inovatīvs. Tur gan tas vārds ir mazāk pazīstams līderu bonus. Kas ir līderi? Piemēram, varam minēt, piemēram, Manveja kompānija, Latvijā ir arī Dūņu kompānija. Izaug līderi. Kas notiek? Augļo, es esmu ienākt biznesā, bet es esmu uzaicināts, skatos Oskars uzaicinās jūs divus. Bet mēs jūs nepatīk. Jūs pēkšņi rītā, jūs saprotat, kas šis ir pa biznes. Jūs atverat tik daudz cilvēku, ka principā Oskaram ir 2 cilvēki, jums ir 15 cilvēki, 3 dienās. Ko tas nozīmē standarta kompānija? Jūs principā to cilvēku, ka Oskars ir stabdinoši. Pēc būtības, teorijas. Arī pat kā parastā mārketingā, jūs Oskars paliek ar jums vienā līmenī, viņam jāaug tik ilgi, kamēr viņš jūs pārspēs. Viņam nemaksā naudu. Šajā kompānijā jums maksā. Tie 2% no jūsu grupas globālajiem. Un tā maksā par šādiem 7 līderiem. Tā var būt 7 līderi šajā kompānijā. 7. Viņiem kaut būt 7 miljonu apgrūti, katram miljonu būs. Un no tie 7 miljoni ir 2%, tātad 14% kopā varētu saņemt naudu, pasīvi vienādu. Te vairs nav svarīgi, kā Oskars strādā. Galvenais, ja jūs strādājat, jūs partneri strādā. Vienalga, ka Oskars saņems to 2%. Te ļoti svarīgi pārspēt. Kādu paketi? Nē, viņš jau savu paketi už nē. Te starta paketi tā, kā es teicu. Katru būs izvēlējis savu starta paketi. Bronza, sudra vai tā. Te ir ļoti svarīgi faktors. Tas, kas izvēlējis sudra to zelta paketi, tas saņems arī šo bonus. Tas, kas būs bronza paketi, tas, kas šīs bonus netiek. Saprotat, ja? Jūs būs patērējis laiku, jūs būs uzaicinās spēcīgi cilvēki, jūs strādāt. Bet ir iespēja, tas nav slikta ziņa, ka jūs nākat ar bronzu iekšā. Jūs nākat ar bronzu iekšā un mēnešu laikā jūs varat mierīgi starpīt, piekīt uz sudra, pēc tam no sudra uzrāt. Tāda arī ir iespēja. Tie 3 varianti iespējas. Šodien valsts grib startēt, es gribu nākt ar bronzu sudra iekšā, bet man nav naudas. Nu, ok, nav problēmas, startēju, man mazāk paketi. Turpinām strādāt, jo par katru uzaicināto cilvēku, ko jūs būs iestāties šajā biznesā, kompānijas samaksātos pienākušos eiro. Bet ir viena problēma, tas būs vēlāk. Ja mēs nebūs attiecīgi valsts, trešais attiecīgum līmenim. Tad vēl ir pats pēdējais bonus, tas ir globālais bonus, ko maksā par ceturkšņiem. Mēs tā kā citās kompānijas reizi gadā. Šeit maksā par ceturkšņiem. Tas ir 3% no kopējā apgrozījuma. Kompānija iespēja savā kopējā katlā un tiek sadalīt naudā. Nevis starp zelta, bet viss šī augstā kvalitāte ir sākot no rubīniem uz augšu. Principā tas ir tā, mums ir normāli iespēja, ka 14,000 punktu apgrozīt, bet uz augšu 24, jo pastāvēt tādu apgrozīt, tātad mēs to saņemsim piemaksu, kur ir 3% kopējais pasaules apgrozīt, tiek sadalīts kopējā katlā un sadalīts uz galvaņām. Arī ceturkšņi tik tā līderi ir. Parasti kompānijas citās notiek tā, ka šo līderu bonus gala reizi gadā. Tāds garpalaiks, tāds ir video, tie reizi gadā tāds process. Mums ir tāda iespēja saņemt 4 reizi gadā. Tas ir ļoti plus. Te jautājums tas, kāpēc tik strauji ir tie miljonāri šajā kompānijā. Jo viņi redz, ka var reāli strādāt un reāli ātri saņemt naudu. Un te negāja. Te izmaksā gan par ceturkšņiem, par mēnešiem un par nedēļām. Katru nedēļu arī izmaksā tiek izskaitītas kartiņas par personīgu uzaicinātiem cilvēkiem. Tas ir katru nedēļu tiek aprēķināts. Otrā nedēļā naudiņa parādās internetā, jūs redzat, tikai nopelnīts. Nav jāvēl nemiešķērīgs. Tātad, kā mapīt un priekšēji būs paraudzīgs. Tātad pieejams par 69 eiro, mape, internet office un tāpat jūs ir aicināti strādāt biznesu. Bet tā laika jūs redzēsiet, jūs sāk aktīvi strādāt, jūs redzēt, ka attīstās jūs biznesu, zināt, jūs mums vienot uz sponsori un zanāt, zināt, man ir tikai piloties, ir vairāk maksājums. Tas, kas man jādara, piloties visu sponsoru. Un viņš pateiks, kas ir jādara. Kompānija pasver to, jūs jau mums esat investējis par kādu naudiņu, jums vairs nav no nulles jāpēr. Nē, šodien paketi, nē, zelta paketi. Jūs starpīgi tikai viss ir klāt. Jo citās kompānijas tā, jūs esat ienācis ar starp paketi, tev vienalga jāpēr pilnu paketi. Neviens atlaid nedod. Šajā kompānijā tikai starpīgi jāpēr. Un to ļoti vajag iegaumēt un atcerēties. Jo man arī tāds Ulfs no Anglijas, kurš ienāca bronzas paketi, šobrīd viņš paņēma
pirmā mēneša sākumā uz sudraba pārgāja, bet viņš saprata to, ka Oskars, tas Oskars sponsors, viņš saprata to, ka Oskars nopietni strādā. Un viņš tur šobrīd jau ir punkties, un viņš mēnesi pārējāt uz zelta paketi. Tā bija viņa atbilde šajā vizītēm. Un viņš pērsākīs. Tas ir tāds, ja? Ļoti vienkārši. Tas ir ļoti vienkārši un nav nekāds sarežģīts lietas, jo būtiski jāsaka dažas lietas tā sadalītas ar kompānijām. Ļoti būtiski. Reģistrācija, ko mēs iegūstam. Ar kādu paketu startēju, cik mēs gribam saņemt naudu. Un izlēma. Kā es varu ko visu izdarīt? Viens pateiks, nav pareizi tālāk darīt. Ja jums nav saprašanas. Vienkārši tad aicināt biznesu uzskatāties, kā notiek. Varbūt, kas to zina, obisnes parāds jau jums ir 15 pēc kapsīt. Internet man strādā. Man daudz kas notiek, ka šie cilvēkam ir liela iebildība, pēc tam kļūt par ļoti labiem darbiniekiem. Tāpēc, ka pilnīgi visi.